Laiki mainās un pasauli mainās, bet jautājums paliek tāds pats. Beļē, kas tas tāds Latvijā? Sveiki. Šovakar pie mums viesos uzņēmējs, atņēmējs, buldozera analoģija, Airāns Svešsars. Tieši tā, paldies. Labvakar, Airān. Nākamais viesis bijušais Rīgas mērs, Brūnais Lācis, paklājs pie sienas, Nilsons von Ušārs. Labvakar, Ušār kungs. Labvakar visi. Labvakar. Visvieglāk uz diskusiju bija uzaicināt trešo viesi, puisi. Jā, Dafels. Labvakar, Dafel. Un ceturtais kopā ar mums šodien ir Seksa Drakula. Vienīgais patiešām īstais kaubojs. J.J. Džinslis. Labvakar. Labvakar. Budžets un valsts virziens velk uz 3% aizsardzībai, bet no kaut kā būs jāņem nost, no kā ņemsim no izglītības, no kultūras, ko J.J. Džinslis pat šo domā. Jā, saka jau, ka 3% ir tā kā pa maz esot, bet, ja mēs pieturamies pie Eiropas vērtībām, tad mēs nevaram vienkārši turpināt mērcēt baldmais vīnā, un kāpēc kaut kur otrā pasaules pusē jārauj bērniņiem kājas ir nost? Tā, pagaidi, neliksim pie secinājumiem. Airān kungs, paskaidrojiet lūdzu. Japānā tā ir diezgan ierasta prakse. Tāpat kā Zviedrijā, es tur bijis vairākas reizes. Atbrīvošana no kājām, tas ir labs veids, kā tikt pie tāda strādīga darbinieka. Prom no datora neaizies. Ļoti labi darbinieki viņi beigās ir. Tā, labi, Airān kungs, gan jau uzticams informācijas avots, tas nav Nils. Kādas ir jūsu domas par šo? Tā, es pateicos, ka televīzija Latvijai uzaicināja, dod iespēju. Laik tā runā? Tā, klusum lūdzu, cienīsim visus dalībniekus. Turpiniet, Nilson. Jā, paldies par iespēju. Gribētu arī izmantot situāciju, nodot sveicienu Rezeknes štata gubernators Bartaševics. Novēlu ļoti ātru psiholoģisku reģenerāciju un veiksmīgu atgriešanos amatā. Turpiniet droši. Runājot par budžeti, ir jāinvestē sports, Puma, Everlast, vajag dzelzceļu, vajag Vislatvijas promenādi no Grubiņas līdz Daugavpilsē. Daugavpils jau vairākus gadus kā zaudēt ir, bet Dafeļa kungs, jūs tāds rezervētāks šovakar, kā jums šķiet, kur būtu jānovirza fiskālie līdzekļi? Jūs varat tā kā pārfrāzēt? Kā fiskālie līdzekļi, finanses, ekonomika, budžeta sadali, jūs taču saprotat, par ko ir runa? Jā. Tāpēc man uzaicināja, man ir bijusi ekonomika, jā. Jau pāris gadus mums pirmajā kursā tikai ekonomika palēma. Jūs tā kā, jūs gribat zināt, tā kā, kur ir ekonomika vai? Tā, kungi, runāsim konkrēti, no kā tad mēs ņemsim nost no izglītības? Džinsla. Kādas izglītības rekordu dzirdēja Džeksons vispār nevar noķert peli? God first. Jā, viņam vajag gan izglītību, gan arī aizsūtīt dienestā pēc tam viņu vajadzētu. Man šķiet, ka ir jāņem nost no mākslas, no kultūras daļas, jo tomēr tie ir radoši cilvēki, viņi ar radošu kapacitāti var izdomāt, kā nopelnīt naudu. Man arī ir pāris idejas, vajag ostas, dzelzceļu, vajag Dzintaru koncertu zālē paplašinājumu un Laimai Vaikulai esot nepieciešams jauns John Deere traktors. Mēs tikai tagad delikāti noklusēsim, ka visas jūsu sievas ir interjera dizaineres, floristes, gleznotājas. Paklausies, turi mūti ārā no maniem sievas vārdiem. Virpotājas, gleznotājas. Turi ārā no manas sievas vārda. Bļet, cigarete izkrita. Pēdējā tā man bija cigarete. Bet kaut kādas mākslas pārstāvis viņas ir. Airān kungs, lūdzu, nepļaukāsim viens otru šeit. Paldies. Var redzēt, ka ir trenēti vīrieši.
30 sekundes kāds kaut ko teiks? Nav? 20 sekundes? Nav, jā? Dosimies reklāmas pauzē. Paldies! Čau, vai tev ir kaut kāda informācija? Ko tu zini? Par jebko? Vari pateikt, ko tu zini? Čau, vai tu zini jebko par jebko? Kā, Labdien! Vai jums ir jebkāda informācija par visu? Ja tev ir pieredze zināt jebko par visu, pasaki man. Tev ir kaut kāda informācija? Ja tev ir kaut kāda statistika vai tā. Tu zini kaut ko vispār? Vai tev ir kāds noslēpums? Pasaki man arī. Kāds? Tu pateiksi man arī. Tavs telefona numurs. Tu zini kaut ko vispār? Ja tev ir, Tu sāc, mēs abi sākam. ja tev ir kaut kā, Tu pāti sāc. ja tev ir šāda informācija, Pasaki mums, mēs pateiksim tālāk. Status alert Con 4. Security tracing in progress. Airan. Mēs varam pēc tam Airan bildi vien kopā. Mēs varam manam inītim vienu bildi pēc tam. Lūdzu. Airan kungs, jā, lūdzu. Ja ļausiet, es jums pateikšu, kas netrūkst. Visi tie geji un homoseksuāļi un visi pārējie burti. Ja? Vai jums ir kaut kāda iebilduma pret homoseksuāliem cilvēkiem? Nē, es nevaru ciest viņus. Ja? Izvēlēties 3 krāsas, tāpat kā pārējie tam karogam un viss. Visu jūs atkal nedabūsiet. Cik var? Cik var pa viņiem visu laiku runāt? Bet neietums jau tikai geji, ir jau arī lesbietes. Nē, pagaidiet, kungi, mēs taču piekritīsim, ka tā ir cita kategorija, vai ne tā? Bet saprotiet, problēma ir tajā, ka valstī mums šobrīd zūd darītāji. Saprot, krampis vairs nav tas pats, mums nav veči. Eiropā augstākais pašnāvības šis te rādītājs. Vienīgais, kas mums te vairojās, ir kā teikt, DJ uz kvadrātkilometriem, un es tajā nepiedalīšos. Es tiešām esmu gatavs par to cīnīties. Tu paņem vienu tādu DJ sev komandā, viņš tev tur novada priekšvēlēšanu kampaņu, un mažs apisīsiet vēl kādus 12 mizogīnus ultranacionālistus. Tas gan bija priekš vīrišķīgās pašapziņas diezgan tāds spēcīgs sitiens, ja tā varētu izteikties. Es varu ar mārketingu palīdzēt. Es esmu to darījis, jo īpaši vajag pārdot var visu, un man ir eksistenciāla pieredze tajā. Jūs domājat ekstensīvu pieredzi? Sīvi, jā, ir sīvi. Sīvi ir, bet es parasti daru, un tad es tā kā domāju. Kādam vēl tā ir? Pareizi ir, pārāk daudz mēs domājam. Ļoti daudz. Es teiktu, ka ir jāvadās pēc 3 lietām, pēc kurām es pats vienmēr vados. Tas ir bizness, buldozeri un betons. Kas ir par daudz? Tev pateikšu, kas ir par daudz. Visi šitie geļiki, spējas falafeļi, šmeļiki, visi, kas klusajā centrā dzer vīnu un izmanto anglicismus pārāk daudz. Ja mums ir... Kas mums ir? Jūs tad gribētu angļu valodā turpināt? Da nē, bļaļ, regulēja parlamentārietis pasaka, ka jūs jau tur nepavadat visu dienu ar tad jaunu vecajā drukā, ko? Communication Observation Services for the Human Regulation on Space Falsification, Observation, Categorization, Examination, Разделение, Purification, Destination, Examination, Extravagation, tas ir Communication, Globalization, Everization. Es dzirdēju, saprotu, Latvija varbūt Ziemeļu Dubaja. Un, ja es būšu pie varas, es varu apsolīt, ka viss šis milzīgais ierēdiņu daudzums, kas ir būtiski pārsātinājis mūsu valsts lēmumu pieņemšanas spējas, es viņus izdzīšu ārā, Saeima tiks atlaista, un es kā Fēniks pacelšos no pelniem un samīļošu mūs visus sildīšu augstajās ziemās,
lai tiešām mēs varētu to briesmīgo birokrātijas zirgu saraut atpakaļ un ievest kārtību, kā saka. Jā, ierēģi tā viņi tur vairojās, tā kā latviešu seriāli ik pēc nedēļas jauns iznāk un viens par otru glupāks ir. Patiesībā jau nevienmēr tur ir vienkārši cilvēks, tur var būt arī vārds ierakstīts un no cilvēka nav nemiņas, tas ir normāli. Viņš jau netraucē. Es domāju, labāk mums visiem būtu kopā iedzert un aizmirst par šo. Ja kas es pats tikai 2 reizes mūžā esmu lietojis alkoholu, jā? Vai, bļaļ, Airā, es šodien jau 3, tev kaunu vispār nav. Es vakar arī īstenībā piedzēros un izkapāju 2 tos tie zaļie, tie lāčplēži gaišais. Es vienkārši novēmu visu klaviatūru, man māma aizdzina gulēt. Šodien bišķi galvas vēl. Es nesen atmetu solts, varbūt kādam ir cigareti? Ņem šito manu veco. Moši mēs arī kaut kāds vecens te varam sarunāt. Obligāti, jā. Kāda nacionalitāte? Var big ass, jeb kāda nacionalitāte, big ass. Kungi, atgādināšu, ka esam dzīvajā ēterā. Lūdzu, iztiksim bez šī visa. Jā, puisi. Dafel. Reklāmas pauze. Paga, ļauj izdomāt. Paga. Davai, izdomāj. Tagad. Apnicis izlikt dusmas uz bērniem. Gribi iesist sievai, bet sabiedrība neļauj. Skolā tevi apcēla varbūt. Mēs zinām, ko tev vajag. Nāc pie Smirnova un Baikāla. Uz labāko šautuvi Rīgā. Tepat Ģertrūdas ielā 73B. 2. koridors, durvju kods 4573. Pirms tam vajag uzzvanīt, jo mēs parasti neesam uz vietas. Smirnovs un Baikāls, labākā šautuve Rīgā. Tici man. Tātad pie kā mēs palikām. Kā mēs varam garantēt valsts izaugsmi? Dafeļa puisis. Es vispār neko negarantēju. Es to pateicu jau visiem saviem klientiem, kas nāk pie manis ar dažādām vēlmēm. Tā kā pa lielam, ja Bībelē ir 10 bāmšļi, tad tas mans vienīgais bāmslis ir, ka nav pilnīgi nekādas garantijas. Tā kā es neko neapsolu un kā būs. Es nedzeru, bet pievienojos kolēģim. Garantija nav pilnīgi nekādu. Tomēr ir plāns, kas ir apskatāms manā Facebook un TikTok oficiāli. Tur viss ir redzams. Bet es apsveru ideju jaunu tādu konceptu likt Pinterestā moodboardus. Redzēsim, kā tas būs, bet nekas netiek garantēts. Tāds ir tikai plāns. Šāds žesti nav atļauts televīzijā, bet turpiniet, Dafel kungs. Puisis. Saprotiet, antigarantijas, ja? Nekas nav garantēts. Neko mēs neapsolam, ja? Nevienam mēs neko tā kā liels, saprot, lai viņš ir tāds daudz un skaļi, tā kā tādā BOOM! Jā. Tas izskatījās pēc kārtējā TikTok mēsla ādas jākā vīrietis, kas jums par to ir sakāms. Nē, anarhija tā jau ir dumbli. Tā jau ir anarhija. Jā, visas dzīvības māte. Var uzlikt fonā vēl pērkonu vai Leonardu Cohenu un vienkārši močību. Es domāju, lai veidotu valsti, ir jāskatās nākotnē, un atkal, lai skatītos nākotnē, ir jāskatās pagātnē. Un pagātnē, kas mums ir Lielā federācija. Man liekas, ļoti patīkams modelis, visi kopā sastrādāja, ir saskaņa, ir normalitāte. Un, es atvainojos, Nilsson kungs, vai jums tiek asara? Nē, visticamāk vienkārši ir kaut kāda bioloģiska problēma. Man asaras nav bijušas kopš 2009. gada. Finanšu krīzi jūs norūdīja. Kas notika 2009. gadā? Tu skaties, kas tiem vafiļiem ir valdes somā? Pizdies, kas tas tāds vispār ir? Ja esat kaut kāda ļoti laba galerta vieta, tepat netālu centrā. Kas tas mēģina vispār papridūru, ka tas tā ir? Nē, es esmu mēģinājis pēdējā laikā. Mēs varam tos jūrmalu pēc tam aizšaut, ne? Protams, mēs ēdam pēc tam. Mēs uz galda varam visu, bļēc, uzlikt, no tā nahuj gribēt. Es huizinu vai salātu, bļēc. Dai, bļēc, vispār, nahuj Bogdanovu šito visu var izreitināt. Vēlreiz jums atgādinu, ka mēs esam dzīvajā ēterā, mums strādā mikrofoni un atkal tiek apspriests augstā galda saturs un Bogdanovu. Vai jūs māc izsalkums? Kas ir izsalkums? Da huj, zin. Nilsson kungs,
Kur jūs bijāt visu šo laiku? Ļoti labs jautājums. Paldies jums par šo jautājumu. Pirmajām kārtām bija piedāvājums doties uz Epštena salu, strādāt cateringā, cateringā, bet Eiropas finansējums tika aprauts no turienes un, kā paši sapratat, no gultas ārā nekāpjam bez Eiropas finansējuma. Tā kā nācies vienkārši doties uz Briseļies. Pagaidi. Tevi neņēma pie dziesmas pa visiem šitiem migriņiem, amerikāņiem un kukulīšiem? Nebija tā? Runa iet par to PVN un vidu, vai ne? Jā. Pareizi sapratu? Pieņemsim, kas jums ir sakāms par PVN un vidu? Tas pats, kas tā kā, 3 burti, tas pats, kas tā kā LMT, TV3, Tele2. Drīkst nobīt, jā? Drīkst? Vafele. Tu domā arī kaut ko tā kā sakrīgu šeit pateikt, tad vienkārši tā kā komposta kaudzes smirdēs te par vidām? Jū. Ir jau laiks kontributēt. Cilvēki te klausās, bļeģ, pa kaut kādu Tele2 te močīm. Tad, bļeģ, baigi sāc normāli. Atvainojos, varbūt Airāns var pa vidu sēdēt, tad mani varētu no visām pusēm labāk redzēt, dzirdēt, arī filmēt. Airāna kungs, es labāk signalizācijā klausītos 7 no rīta, nekā jums dot iespēju pārņemt šo raidījumu diskusiju raidījumu pārņemt šo Airāna. Mēs varētu sačukstēties, mēs būtu tuvāk visiem, būtu tā siltāk, ko jūs sakiet. Jūs nevarat sačukstēties, jums vajag runāt skaļāk mikrofonā. Mēs marketinga ofisā vienmēr klausamies Sudden Lights jaunākos šitos te prātotras albumus. Rītī labi. Jums ir augsti? Nē, es vienkārši referents. Mans tēvs bija dzērājs, es dzērāju dēls. Mans tēvs dzēra iekšā, bet ārā vēmojas. Melna paņķiri, baigul un kaņies. Šī nakts ar tevi nav pirmā pēdējā. Melna bandēra, baigul un kanau. Šī nakts ar tevi nav pirmā pēdējā. Mans tēvs bija kalējs, es kalēja dēls. Mans tēvs kala restēs, bet aiz restī sēžuvies. Melnā pantēra. Uz šādas nots arī beigsim. Šī nakts ar tevi nav daudz, kas ir saprasts. Melnā bandēra. Saprasts ir tieši tas, kas, notiek Latvijā. Šī nakts ar tevi Un tiksimies nav pirmā pēdējā. nākamnedēļ. Un Airān, es tev kuru reizi jau rādīju, tu esi soprāns. Kāpēc tu tik augstu dziedi? Tu nevari, dziedi vienkārši savā. Un viņš atkal man vienkārši kaķinīt. Kas noticis? Es domāju, atkal, kā es dziedu, cik es varu. Būs labi, kaut kā būs labi.